Excusez-moi. Let me just explain, Jakā. Manos plauktos dirn, man šķiet, ka divas stila modas balvas. Un tu zini, Angažē pēc stila. Var aizraut rutulī un tik un tā nākamā dienā laist uz skatos. ne, nu redz, tev ir kaut kāda tāda, lupatu dinastija, kad tu tā kā pārmantojās Jā. un skaļāks, atraktīvs, impozants, sēž uz Rīgas centra komunitārā ģimnāzijā uz krūto palodzēm. Es gāju tikai 8. 9. Tur varēja klasē, tikai bet gāju. krūties sēdēt, ja? Jā, Jānis Duļevski bija kopā ar vēl citiem. Arī uz palodzītes? Uz palodzītes. To stilu Ar un to stilu, personību. ar to personību, jā, fantastiski un nereāli, kā tas viss mainās. Ar briedumu. Nē, Nē. pieļauju, Nav. nezinu, Nu, Vikija, Kristīna, Barcelona, es domāju- tur. Sveiciens Denim Dream podkāstā. Starp citu, pirmais tāds modīgais podkāsts Latvijā. Podkāstu koncepts gan visiem skaidrs un saprotams. Šeit vienmēr būšu es, Rūta Dvīnska, un man blakus kāds skaists, stilīgs, modīgs un labs cilvēks. Šajā reizē gaviļmeistars Renārs Zeltiņš. Kā Renārs pats sacīja, viņam nereti mēdz uzdot vienus un tos pašus jautājumus, uz kuriem mēs saņemam arī vienas un tās pašas atbildes, bet šoreiz mēs ar Renāru parunājām par kaut ko, kas krietni retāk izskan no viņa mutes. Zini, kā ir, kad ir jāsarunājās ar kādu draugu šādās reizēs? Tas uztraukums ir tā kā divreiz lielāks, jo es nezinu, kur šī saruna aizpeldēs, jo mēs esam bijuši tādās sarunās, kuras nav domātas podkāstiem, piemēram, tās nav translējamas masām, bet mēs saņemsimies, savāksimies, ja? Turēsim sev grožos. Pie manis viens no tiešām sirsnīgākajiem, foršākajiem vispār ever and ever manā draugu lokā. Tas viens, bet arī pavisam noteikti viens no viss stilīgākajiem vīriešiem, kāds mums Latvijas sabiedrībā ir. Renārs Zeltiņš, dāmas un kungi. Gaviļmeistars, labs cilvēks, tēvs, vīrs un viss pārējais. Bet es tev piesaku kā ļoti stilīgu čali, ja? Ar domu, lai tu par šo padomā. Mēs par šo runāsim. Kā tev iet? Man sokas brīnišķīgi. Vasaras sezona ir iesākusies pilna drūva ar darbiem, ir duna diezgan pamatīga. Tas ir viens, otrs, esmu iegājis tādā sportiskā fāzē. Es neticu pats sev, bet 5 reizes nedēļā. Tas ir gan daudz, 5 reizes nedēļā. Tagad aizgāju otrā nedēļa ar 5 reizēm. Rītdien vēl jānotrenējās, lai būtu, bet es gribu sasniegt tādu tiešām foršu formu, lai tā nav apaļa. Bet tā arī ir forma. Lai aprist, tā arī ir forma, un arī tādā esmu bijis pēc traumas. Es atceros rītīgi lopsēju majonēzi un domāju, ka viss būs kārtībā, bet es vairāk neskrēju un tad iedzīvojos diezgan nopietnā peldriņķī. Bet tagad es tagad cītīgi strādāju, lai pašam prieks un varētu dēlu noturēt uz vienas ķepas. Un tas ir, protams, arī svarīgi ir, kā attiecībās iet. Kā iet? Es teiktu, ka mēs ar Ievu spējam pat 9 gadu laikā, mums būs 10 gadi, man šķiet, kopā nākamgad, un tad vēl pēc 2 būs laulības 10 gadi. Mēs viens otram esam interesanti. Mums ir izsaukums viena pēc otra, paiet 2 dienas. Mēs esam tik ļoti sauguši un pieraduši viens pēc otra, ka neticami, cik ātri un mudīgi tie gadi ir paskrējuši. Un tajā pašā laikā joprojām mēs jūtamies viens otram interesanti un aizraujoši, un tas, laikam, ir ļoti svarīgi. Līdz ar to ja es kādreiz domāju, ka es sekošu kādam citam pārim, kā, viņi ir mans piemērs un etalons, tad kaut kādā brīdī es pārkāpu citai robežai un sapratu, ka es veidošu. Ka es arī jau veidošu savu stāstu, un es ceru, ka mēs spēsim iedvesmot citus cilvēkus tieši ar to, kādas ir mūsu vērtības, kā mēs savu nākotni redzam kopā, un tās attiecības jau jāstrādā pie tām. Tas nav nekāds noslēpums, tas tā triviāli ir visiem zinām, tā abets un algoritms ir jāstrādā, un tikai strādājot pie tām var tās turbulences pārvarēt un nostabilizēt. To var būt, ja gadījumā mēs esam kaut kādā bedrē. Bet es teiktu, ka mēs diezgan stabili spējam. Skaidrs, ka visiem ir kritumi. Protams. Nevienmēr to redz publika caur Instagramiem. Nevienmēr jāredz. Jā, nevienmēr. Man kaut kā, to netīro veļu nepatīk mazgāt publiski kaut ko. Mums arī baigi lielie tie kritumi nav bijuši vairāk spējam viens otru pastutēt. Sadzīviski. Jā, Ieva arī teikusi ir, ka
Kamēr mēs nestrīdamies par lielām lietām, viss ir tikmēr labi. viss ir kārtībā. Tas, ka es tur aizmirstu kaut ko vai kaut kas nav nomazgāts netīrs. Tu jau zini, ka es daļai tev mīlu, tāpēc, ka tev forša sieva. Lielā mērā vispār. Lielā mērā jāatzīst. Lielā mērā. Bet par to lielo bildi un par tām mazajām lietiņām, man šķiet, ka tajā mirklī, kad tev gribas to savu pārinieku vienkārši paņemt un pateikt, pie kaklīņa pacelt, manā gadījumā ārkārtīgi sarežģīti. Bet, ja gribas tā, tad es vienmēr tā kā padomāju par to, ka tur ārā nav nekas, nekad dzīvē labāks, tur ir vienkārši citādāk, un es vienmēr izvēlos, tā teikt, tikt galā ar tiem saviem, kaut kādiem... Demoniem? Ne saviem viņa. Protams, ar tiem saviem es domāju. Tādā ziņā es labāk savus šitos visus risinu, tāpēc, ka es tos pazīstu, es zinu, jo pa lielam jau, es nezinu, man šķiet, ka tas viss kaut kādā ziņā iet uz riņu, tu jau zini, kurā mirklī jūs iekāpjat, es jau jūtu, šis nāk, es jau zinu, būs. Tad tas tsunami. Jā, protams. Aiziet, un tur atkal tu esi apakaļ tajās acījās mierīgajos ūdeņos un visu, bet tad tas tsunami ļoti labi pazīstams. Vienkārši tāds zināms, un es vienmēr labāk izvēlos šo, tas ir tik droši arī kaut kādā ziņā. Arī tie strīdi, kas ir, viņi ir tādi, tie ir droši. Tu jūties tā. Protams, cilvēki viens otru iepazīst, un ja 80% cilvēks tev jūti, ka piestāv šajā dzīvē, tad tos 20% tu sadzīvo ar to un spēj uzlabot un pat reducēt līdz minimumam. Tāpēc, ka man šeit nav tur tāda 100%. Nē, pieļauju, nezinu, Vikija, Kristīna, Barcelona, tur. Zini, bet tas liekas, ka 100 un totāli neiet, ne? Tas ir tāds kaismas moments, bet tādas perfekcijas jau nav, un tad vienkārši ir kārtīgi jāstrādā pie tā, lai pieņemtu otru cilvēku, un tad tu jau visus tos niķus un stiķus zini, un vieglāk tā. Un skaidrs, ka mūsdienu pasaulē apkārt ir tik mežonīgi daudz kārdinājumu, un Instagrams, un viss ir pikseļos, zefīrā, kečupā, popkornā, viss ir, un tik īstenībā ātri var pārkāpt pārsētai otrā pusē, pastīties, kāda zālī tur ir. Bet īstenībā jākop pašam nav zaļāk. Tu vienkārši... Vienkārši jākop savu. Vienkārši jāpļauj, lai atkal aug jauna un jārūpējās par to. Divreiz nedēļā jāpļauj. Jā. Es to uzzināšu, jo mēs kaut kad tālāk nākotnē mums būs visticamāk savs sarupnams. Jā, es ārkārtīgi priecājos sakot līdzi šim visam piedzīvojumam un nevaru sagaidīt arī tur pirmos jūsu izaicinājumus. Ir. Es zinu. Es pat neesmu neko sākuši fiziski, bet ir jau cik tikšanās bijušas un katra niansīta detaļa un viss tas pagaidām nav apnicis, nebesī. Bet vēl būvniecība nav sākusies. Tas arī, un es esmu dzirdējis, ka, skaidrs, tur vājš internets ir pārbaudījums attiecībām. Jā. Ceļojumos, tu saproti, kāds ir otrs cilvēks. Pārgājienos, visticamāk, tu iepazīsti. Mazliet labāk. Bet man teica, ja cilvēki paliek kopā pēc mājas būvniecības, viennozīmīgi. Tas ir jau vairāk kā Covid. Tas ir vairāk kā Covid. Es pilnīgi droši varu piekrist šim. Rekā, forši par stilu parunājām. Ļoti labi. Jā, bet, labi, metamies iekšā šajā lauciņā, jo mēs aizpildēsim atkal droši vien kaut kur visādos citās virzienos. Tur jau tā laime nelaimē. Klau, par modu un stilu runājot, labi, atceramies tagad, piemēram, Renārs tur maziņš. Skolas laiks, vēl kaut kas, tur centra puika, labi, Grīziņkalnu, bet centra tur skola, visi tur forši, visi stilīgi, droši vien vairāk vai mazāk, ja mēs salīdzinām tur, kur es augu. Un tā, tu jau tur tā kā sajūti kaut kādu vēlmi vispār piedomāt par to, kā tu izskaties. Jo, zini, džekiem līdz kaut kādam zināmam vecumam, tas retāk kā dāmām vispār ir būtiski. Stiprātāk, un man šķiet, ka vienkārši citiem džekiem lielākoties vispār nepienāk. Jā. Par to mēs noteikti arī varam parunāt par to arhetipu vīriešiem, bet tas pirmavots bija skolā, es neatceros, es tiešām nepateikšu, neatminos, kurā klasē tas sākās, bet tas noteikti sākās skolā.
ka es sāku sekot savam stilam līdzi. Iespējams, dēļ tā, ka mana mamma arī rūpējās par sevi tik ļoti un strādāja tajā laikā bērnu pasaulē, kur bija arī vešiņa. Un es bieži gāju tur uz priekšu. Un iepriekš, starp citu, arī, man liekas, Rīgas modēs arī darbojās mamma, kad bija vēl jaunāka. Līdz ar to kaut kāds, varbūt, kaut kāda aizmetņa un nianses jau kaut kur plūda manā virzienā. Bet tik spilgti, es nesaprotu, kāpēc, tik spilgti man interesē kā džekam mode un ģērbšanās. Tas nav tā, ka man tas sākās kaut kad, kad es sāku šoubiznesā strādāt 27 gados. Tas bija kaut kur 8. 9. klase. Es ļoti spilgti atceros, ka es sekoju līdzi modei, bet tajā pašā laikā biju tik, es nezinu, kā nosaukt, aizmāršīgs, varbūt neuzmanīgs. 3 gadus pēc kārtas klašu fotografijās. Viena jaciņa. Viena Beatlena. Steve Jobs. Starp citu. Jā, kaut kāds referents var vilkt tur, jā. Bet skatos un ir, un es domāju, es taču tā varēju un domāju par to stilu. Varbūt vēl ne tik ļoti tajā laikā. Man liekas, tā bija varētu būt 8, 9, 7, 8, 9. Redzot Beatleni. Jā, bruņurupuču kakliņš, tā latviski sakot. Bija. Un tad jau, kad man bija kādi 15, 16, es atceros spilgti, kā viens no maniem tuvākajiem čomiem Gats Liniņš teica, viņš jau tad nepazina man tik personīgi, viņš bija dzirdējis, tāds Renārs Zeltiņš spēlē basīti, tāds centra pašpuiku, un es ienācu Daugavas sporta namā uz mačiem, kas man bija nākamie, bet tur spēlē kaut kas cits, es ienācu kažokā. Skaidrs, ka tās bija rietumu influences, es fanoju par Davidu Bekhemu, par Kanye West, par Pharrellu Williamsu, tie bija mani elki un iedvesmas avoti, un es iespaidojos, kopēju un tā tālāk ienāca kažokā, kas kaut kas vispār kaut kas reizi. Un viņš ieraudzīja mani, viņš teica, tas ir tas puika, tas ir tērēts gails. Tam nav viss plaukti saspraust kopā. Tā pozitīvā ziņā, ne jau, un tad mēs kaut kā sakrit tā, ka mēs kļuvām draugi. Bet patiesībā arī drosmīgi, jo, tas laiks vēl ir bērni. Jā, jaunieši mēdz būt ļoti nežēlīgi. Tā ir viena lieta. Otrs, izcelties vispār, tā kā, ne visiem tur baigi tajā mirklī gribas. Labi, kādam tur kaut kāds tāds protestiņš varbūt pret pastāvošo iekārtu, skolu, mājām, nezinu, jebko. Tad es saprotu, bet jo īpaši sporta tajā vidē ieiet, ja mēs abi esam, piemēram, seriāla Heated Rivalry fani, un labi, tur tā ir cita, tas nav basīts, tas ir hokejs, bet tā ir, kā mēs noskaidrojam, Ziemeļamerikā vienīgā līga, kur tiešām neviens nebija iznācis no skapja, līdz šim, un tam ir kaut kāds iemesls, un nevis tādēļ, ka tu nebūtu kāds homoseksuāls spēlētājs, bet tādēļ, ka acīm redzot tā vide nav bijusi ārkārtīgi atbalstoša. Un līdzīgi šādi te ar modi, vai, labi, seksualitāte, tas, protams, ir daudz lielāks tāds temats, bet arī ar tādu modi vai vispār tādu izcelšanos, tieši tādā sportiskā vidē ieiet, tu jūties tik pārliecināts par sevi spēlē? Vai kā, ka tu varēji tā atļauties? Dzīves spēlē, jā. Jā? Jā. Es pietiekami labi spēlēju, bet skaidrs, ka es daudz vēlāk sapratu, ka es nebūšu ļoti labs basketbolists spēlēt Eirolīgā vai NBA, kaut kur aiz okeāna, bet dzīves spēlē es sapratu diezgan ātri, ka man kaut kāda nav šupuli ielikta kauna sajūta, bet tāda pozitīvā ziņā, bezkaunīgs, bet pozitīva ziņā. Un ka man ir nevis pārliecība, bet pašpārliecinātība, kas nevainagojas ar iedomību un izdegunību. Ka es vienkārši atļaujos, man grūti pateikt, kas tas ir. Es skatos tā Kanye West arī dokumentālo filmu, tagad pārskatu vēlreiz, un es šajā vecumā pat skatos un iedvesmoju. Es tā viņam sekoju, tā vienkārši, un es skatos, cik viņš savukārt, tiešām tādā pats sevi glorificē tādā līmenī, ka viņš tik ģeniāls ir, ka viņš aizlidoja kosmosā. Tur es negribētu, viņš nezina, kad viņš būs atpakaļ. Un tur es negribētu nokļūt, un man prieks, ka es neesmu aizlidojis nedēļ tā, ka es vairāk parādījos plašsaziņu līdzekļos un kļuvu atpazīstamāks, ka tas nav mainījis mani un es pret saviem draugiem, pret saviem tuviem, joprojām man tā šķiet izturos tā pazemīgi un ar pietātu un cieņu kā agrāk. Bet tu droši vien neesi saņēmis kādreiz šādus komentārus savā virzienā tieši tas varbūt āršķīgu tādu izpausmju dēļ, ka tu esi tas iedomīgais Renārs Zeltiņš. Vispār tā birka, kas ir paradoxāli, pat tad, kad nebija Instagrams, tā birka kaut kur sāka man lipt klāt,
Iespējams tādēļ, ka es biju ārkārtīgi krāsains, tā kā pāvs, kurš nāk un viņš atļaujās citādāks būt. Skaļāks. Jā, skaļāks, atraktīvs, impozants, sēž uz Rīgas centra humanitārā ģimnāzijā uz kruto palodzēm. Es gāju tikai 8. 9. Tur varēja klasē, tikai bet gāju. kruties sēdēt, ja? Jā, Jāna Duļevska bija kopā ar vēl citiem. Arī uz palodzītes? Uz palodzītes. Un es jau tajā vecumā mani paņēma kruto bariņā un es biju uz palodzītes. Uz palodzītes tas bija kruta. Es sapratu, jā. jā. Un tad kaut kā tas viss mans stils, mana ideoloģija par to, ka apģērbs runā pirms to es sācu runāt, un es gribēju kļūt atšķirīgs, un savukārt mūsu 50 Shades of Grey Latvijā tas spilgti izlec ārā cilvēkiem acīs. Tajā brīdī, cik es atceros, tāds bullyings jau bija, protams, un mobbings, un jāsaka, es nebiju tajā slavas pusītē šajā ziņā. Bet es aprobežojos tikai ar tādu, varbūt, kacināšanu, kaitināšanu un tā, bet kaut ko es nelepojos. Bet baigi tā es nesaņēmu. Protams, ka cilvēki savos mitekļos var domāt, ko viņi grib. Un viņi arī turpina domāt. Viņi domāja, un es nevarēju saslēgt. Ja viņi zina. Viņi zina vislabāk. Visiem. Nevarēju saslēgt kādī kopā vienā brīdī, kāpēc cilvēkiem šķiet tas, kas neesmu. Ka patiesībā es diezgan dievspriecīgs. Pacīnīji, tev tas bija tāds jautājums dienas kārtībā, ja? Jā. Manā bloknotiņā bija jautājums, kāpēc viņiem tā šķiet, kāpēc viņi tā domā. Jo tev bija svarīgi, ko par tevi domā. Jā, tad jā, tas ir fantastiski un nereāli, kā tas viss mainās ar briedumu. Cik ļoti mazsvarīgi man kļūst. Man svarīgi, ko rūt par man domā, man svarīgi, ko man sieva, man draugi. Mana valūta, protams, ir komplimenti un uzslavas. Bet, ja man tā atsūtījuši cilvēki ir kaut kur, tas ir rēt noteikti, bet atsūt, pēdīšu gailas vai... Lohs. Vai vienkārši atsūt klausīties, tu esi loks. Nē, ik pa brīdim kaut kas parādās, bet es to tik šobrīd uztveru ļoti viegli un netiek caur rādai. Tā zilonīts ir uzaudzēts. Nevar palīdzēt. Sorry, paldies par informāciju. Ņemšu vērā. Jā, līdz ar to agrāk tik ļoti, es pat nejūtu to. Un ja ir kaut ko, protams, kaut ko es pārdzīvoju. Bet man tas tik ļoti neskāra, ka es kaut kā mentāli sagruvu un iedzīvojos kaut kādā depresijas. Kas ir super, tāpēc, ka tev bija tas resurss, lai tam izrullētu ļoti veselīgi cauri, pateicoties droši vien foršai atbalstošai mammai, komandas biedriem, vēl kaut kam, bet tu jau zini, vai ne, ka ir cilvēki, kuriem tā nav, un tad man šķiet, ka mēs nevaram arī līdz galam, tā kā es arī pilnīgi tev piekrītu, tā ādiņa ir uzaugusi tāda, ka neķer, jo īpaši, manā gadījumā, jo īpaši tas, kas nāk man izskatu virzienā, tik ļoti neķer, ka jūs pat varat netrīt to savus pirkstiņus, tas vispār. Jūs varat nemest, neķer. Vienkārši neķer. Pat darbu, jā, tur nav forši, ja kādreiz kāds kaut ko zina, kā, tieši pat tādu intelektuālo pievienoto vērtību, tad nav feini, ja kādreiz kaut, bet tas ir reti. Un arī, ja tev arot māsa vai brālis meklē tās blusas kažokā, tas jau īstenībā forši, ka tu tā Nē, tad forši, visi mēs varam pieņemt tādu konstruktīvu. Es paturināšu tā pieejamība tev, kā teve personālijai vai vadītājai un tālāk man ir kļūsi protams, nesalīdzinām kardināli atšķirīgi. Protams. Tas notiek. Tāpēc skaidrs, ka iestājot būt jaunāks un šajā brīdī sāktu tikai savu karjeru. Es domāju, ka man varētu būt ļoti grūti, jo apēst šobrīd kancelot ir 3 sekundžu slava. Ir super viegli sasniedzam, tieši tāpat kā tā kancela kultūra labums Latvijā. Tā švaki strādā. Var aizraut rutulī un tik un tā nākamā dienā laist uz skatos. Jā. Tā kā, tur tā duāli. Bet ne, es par to vienkārši vairāk domāju par to, ka mēs nedrīkstam arī varbūt kaut kā normalizēt un kā dot to platformu visam tai samazgai, varbūt, kas kādreiz nāk, jo tu nekad nevar zināt, kuram cilvēkam tas būs tas pēdējais piliens trauciņā. Tas tik tā padomāšanai. Absolūti. Protams. Tas nav ok. Tas, ka tu uzrakstīji Zeltiņam, ka viņš ir loks, tas nav ok. Tas nav ok, bet zin kā kas ir priekšrocība? Priekšrocība ir tā un trumpis, ka es varu kļūt labāks bloķētājs nekā Vembaņāna NBA vai Porziņš. Es vienkārši bloku. Tādā ziņā, jā. Ļoti ātri. Tieši tāpat kā uzrakstīju. Samērā daudz vispār es savā dzīvē nobloķēs. Nebija šādi iedomāsies, bet es domāju, ka es viennozīmīgi esmu nobloķējis vairāk nekā mans vīrs uz spēles laukumu. Viennozīmīgi. Jā, bet tu esi...
Tu esi kaut kur noteikti bloķētāja rekordīsti iespējams. Nē, arī tā nē. Grūti vispār līdz manam blokam tikt, es teiktu. Bet, tur jāizdara kaut kas nopietnas. Tad ir nopietnāk, tad ir jāpacenšās. Jā, Klau, bet tu vienu tādu atslēgas frāzi minēji, ko tu gribēji ar apģērbu pateikt, jo, es saprotu, ka tas ir tas arī tas tavs uzskats, ka mēs ar apģērbu vispirms runājam un pirms mēs vispār atveram muti. Es pilnīgi parakstos zem šī, tāpēc, ka man šķiet, ka katru reizi, kad tu kaut ko esi uzvilcis, tu tomēr esi kaut ko padomājis. Bet ir arī cilvēki, kam tas vispār tā nestrādā. Jā. Tev ir mainījies droši vien arī gadu gaitā stipri tas, ko tu gribi ar to apģērbu nodot. Pareizi? Noteikti. Tās nodēļas un paragrāfi, tie nogriežņi mainās visu laiku. Šobrīd man ir tāda periodiski. Te man uznāk tāds periods, kaklasājuši periods, te man uznāk tāds, bet principā es ģērbjos, es nezinu, kaut kā pēc sajūtām. Ja agrāk man bija personālīs, kurš man iedvesmoja un man akurāt 100% vajadzēja tādu pašu frizūru kā Davidam Beckhamam, un tas nenotiek uzreiz, jo bija jāizaudzē lai to grebenī. Divi vai nu pa vidu. Spoilers, mēs saucam spoilers. Spoilerīts? Jā, tas, kā tu saucās panciņš, vai arī tās divas tās te astītes bija. Tas bija mega ilgi, bet es to sasniedzu un es par to fanoju. Tad tagad jau tie avoti ir ārkārtīgi daudz. Ir Pinterest, ir YouTube, ir Instagrams. Uz ielas aizbrauc uz pilsētām Londonu, Parīzi, tur iedvesmoties no cilvēkiem, kas arī ir īstenībā svarīgi paplašināt to redzesloku arī tādā modes virzienā, jo tur viss notiek ātrāk un pie mums tas atnāk bikucīt vēlāk. Un tad mainās tie periodi, kāds bija agrāk, ja tur vairāk es ģērbos varbūt sportiskāk, tad, kad man nokrita šis zīmoks ex-basketbolists, un es vairāk nebiju tik piesaistīts basketbolam, es tikai vadīju studiju, un kļuvu par tādu šovmeni, man mainījās arī tomēr, man ļoti patīk tas klasiskais hibrīds ar sportisko, ka man ir uzoltiņš, varbūt botas, es jūtos ļoti komfortabli arī džinsās, botās un ādas jakā ar hūdiju, ļoti man patīk. Bet visu laiku varēja. Laikam, ja man tā būtu jāraksturo sevi, tas trumpis tas džokers ir daudzpusība. Es varu būt uzvalkā un justies labi, ļoti labi uzvalkā, smokingā ar tauriņu. Man tas stils imponē. Tajā pašā laikā es jūtos labi arī brīvā stilā. Tajā pašā laikā uzvilkt sievsitē maiciņu, uzvilkt žaketīti. Respektīvi, tas okeāns ir tik plašs, kurā mainīja formāts peld atmuguriski brasiņā, visu laiku meklē kaut kādas foršas features, un man tas baigi interesē. Man interesē, kā sākās Louis Vuitton zīmols, kāpēc šobrīd ir modē tādi mokasīni un tā tālāk. Skaidrs, ka tam ir arī garoza. Jo man jāatzīst pašam sev, man ir problēmas. Tu vēlies par to parunāt? Es vēlos ar tevi parunāt, jā. Man ir problēmas, man visu laiku gribās kaut ko mainīt, kaut kādu svaigu, skaidrs es veicu arī inventarizāciju un atbrīvoju, lai ir vieta kaut kam jaunam. Bet katru rīt tāpat nav ko vilkt. Tur jau tā lieta. Bišķi tāds, varbūt tāds sieviešu kaut kāds arī sindroms atver skapi. Skaidrs, ka tur ir pilns, bet nav ko vilkt, un es nespēju ar to tik galā un pērku vēl, un man ir tāds šopaholisms. Vairāk nekā saprotu. Jā, bet Džeki nesaprot. Un tur bišķi ir tas, bet man jau nevajag, lai viņi saprot. Es vairāk, tā ir mana problēma, ar ko man jātiek galā ir, un viss būs kārtībā, bet vairāk tieši ar to, ka es rūpējos par savu vizuālu identitāti, es vēlos nodot un iedvesmot Džekus, ka ir vērts padomāt, ka tā var, ka tu vari būt nesaburzīts, ka tu vari piedomāt dreskodu, kā tu tur jāierodās ir, jo, ierasties, pieņemsim uz elegantu pasākumu, uz kāzām, es ļoti daudz kādās polo krekliņā vai tur šortos, tas neatbilst etiķetē, ne ir zolīde, ne tāds cieņas izrādījums arī cilvēkiem. Ja vien kāds nav pie jūras, un tas nav ierakstīts ielūgumā. Tieši tā, nācija polo krekliņā plus 37 grādiņi pēc Celsija un 68 pēc Fahrenheit. Un tur būs ļoti karsts, tā tālāk. Līdz ar to, kaut kā bikuts ar savu piemēru nedaudz iekniept viņiem un likt aizdomāties, ka var arī tā un nav vienmēr jātērē tiešām tāds vaiprātīgs džungurs un jāpērk ir Miu Miu un Gucci Prada un tā tālāk. Pirmkārt ir ļoti populāri vintāžu veikali, second hand, ar ko es vienā brīdī biju
ārkārtīgi aizrāvies. Ļoti aizrāvies. Jā, bija arī tāds, es teiktu, ka bija tāds etaps. Latvijā bija tas ļoti izplatīts tā tendence. Un tagad es kaut kā mazāk, bet mans iemīļotais veikals ir Zara, kas ir pieejams Latvijā. Un tur ir tāds, es teiktu, viņi ļoti veiksmīgi replicē. Jā, viņi ļoti labi. Neviens nav nokāpis vēl no mēles, ka tur jau ir uzšūts. Es esmu dzirdējis par to. Viņi reāli šuj, kamēr notiek. Jā, runways notiek, un viņi šuj jau tur dāmas jau, ok, mums šitas nebūs. Jā. Un tad es domāju pie sevis, kādos brīžos, kāpēc ir jāpārtērē savu līdzekļi, ja tu vari nopirkt kaut ko tādu, kas kalpos tev ikdienā un viss būs kārtībā. Skaidrs, ka man ir no augstiem plauktiem savu favorītu Louis Vuitton, mans mīļākais tur Pharrells Williams šobrīd ir radošais direktors, kādreiz bija Virgils Ablohs, lai viņam Viegls Smilts, viens no ģeniālākiem un talantīgākiem vīriem, kurš aizgāja aizsaulē. Un Pharrells viņu nomainīja. Tas man uzrunā, un kā viņi veidot šos runways, tas arī ir fenomenāli tā. Tie šovi un tas iedvesmas arī avots kaut kādā ziņā mans kaut kādas varbūt producēšanas zīmes. Jā, tas ir tā kā, droši vien, ka tu neatradīsi varbūt, ka tu, tiešām to vienu saknīti, no kuras nāk tev šī interese vispār par modi, par garderobu un visu, bet, skaidrs, ka tā kā tu saki, visticamāk esi uz 200 kungiem viens, varbūt tāds, varbūt pat vēl vairāk, kuram ir šādi. Bet tu saki, tā kā, tev nevajag, lai tie džeki tur saprot, un tā, bet tu negribēs tādu čomu, tādu komunu, kaut kādu, nezinu, draugus, ko papļāpāt arī par šo. Es nedomāju, ka tas ir paradoxāli, bet kaut kā interesanti, ka man līdzās ir džeki, kur domā par stilu. Varbūt es kaut kādā ziņā iedvesmoju viņus, un starp citu viņi arī iedvesmo mani, ka viņiem kaut kas parādās, viņi piedomājuši, un tā sinerģija šādi iet pa apli, ka iedvesmo, mēs sarakstamies arī, un man patīk, ka viņi neskopojas ar komplimentiem. Ja, parasti pierasts ir, ka tad vīrietis izsaka sievietē komplimentu, tu esi burvīga, man staro un tā tālāk. Bet, kad džeki viens otram izsaka, vai arī pasaka tev, pieņemsim, kādu foršu podcastu, tu labi izskaties, džeks, es noskatījos to podcastu foršu sarunu, vai arī ieraudzīt baigi labāk. Pietiek jau tā ar emoji, noliekot storiju. Jā, uguntiņa, 10, šis stils renčik iedvesmo un tā tālāk. Un man tas tā, baigi forši. Es redzēju tikko vienu rīlu, viņš nav saistīts ar fitness, nevis ar stilu, bet ar fitness saistīts, ka džeki uztaisījuši etīdīt bija, kur satiekās 2 džeki, un tas viens džeks saka otram, klausies, tu labi izties, tu nestrādās ārzālītē? Un viņš, viņš tā iet prom, tas ir uztaisīts, tā mizanscēna, viņš iet prom, viņš tā iet, un viņš tāds pacilās un skatās sev, vai tā nav, ka tev pasaka? Protams. Kā tu izskaties, un tas tev iedvesmo, un tieši tāpat ar stilu ir, ka tev uzmundrina tie labi vārdi, un tad es cenšos arī atdarīt ar to pašu. Tāpēc mana komūna, es teiktu, ir pietiekami stilīga džeku komūna. Mums ir par ko parunāt arī tādā ziņā. Mēs taisam arī kaut kādus tematiskos, tikko bija Peaky Blinders ar cepurītiem no seriāla iedvesmojamies uz valciņos, tādus mēteļos. Tā kā ir kaut kādas tēmas, par kur mēs aizķeramies. Bet es gribēju papildināt vēl par tiem iedvesmas avotiem. Mana mamma ir reāls iedvesmas avots. Es satieku viņu. Viņa spēja ne par miljoniem, spēja sevi tik ļoti labi uzturēt skaisti formā. Viņas košā rota, matu rota, un vispār, bet zini, kā ir ar tavu māmu, tas, skaidrs arī tas, kā vizuāli viņa droši izskatās, bet tas viss jācitē, ir klasiķi, bet tas nāk no iekšām. Jo viņu satiekot, tur ir tas, Viņai ir prieks mani satikt, un man ir prieks viņu satikt. Tā kā tas reiz es priecīgs vienkārši tajā brīdī, un tur jau arī ir milzu atslēga. Tā vitalitāte, protams, tā enerģija, dzīvesprieks, mazbērni, protams, arī paceļ to. Un mūsu komunikācija ir ļoti, ļoti bieži dēļ mazbērniem, kas ir forši, ka mēs nepazaudējam saikni, jo cilvēki izaug, tad viņi izveido savus ģimenes, viņi aiziet projām, reti tiekās, reti sazvanās. Savukārt mums tā komunikācija ir kopā un ārkārtīgi palīdz. Un katru reizi, kad nāk asistēt mums ar mūsu bērniem, es ieraugu, ka mamma, un es arī saku, pats foršs bikses tev ir, kāda tev jāciņa ir, un mamma piedomā, un tas viņu arī gan no iekšām, gan no āras rada tādu jauneklīgāku. Un tad es iedvesmojos arī, un es sapratu, ka, ja kādreiz man iedvesmojas slaveni cilvēki, tad tagad man iedvesmo mani draugi, mani ģimeni, apkārt, vai arī
pilnīgi nezināmi, nepazīstami cilvēki Latvijā, kas ir uz ielām retāk, bet kas nav pārsteigums, ārzemēs, es izdomāju, tad sajūta jāizbrauc iedvesmoties. Un jāapvieno, protams, ar shoppingu un apskatīt pilsētu, iedvesmoties Londonu, Parīzi, uz Tokiju. Vienreiz būts, tur nesanāk tik aizlaist tā kā uz vangažiem. bet ir tādas pilsētas, kur aizbrauc un tu zini. Vangaži pēc stila. Tur jāskatās. Negribu apvainot nevienu vangažnieku. Nē. Tie gandrīz man tur gandrīz novadbrāļi. Jā, jebkuru reģionu. Bet jāizlaiž un aizbrauc un staigā un atskaties. Un es pat nevairos un nekaunējos no tā, ka es kādreiz domāju, vai cik forši jaka un nepaprasu. Tagad mierīgi, ja? Excusez-moi, lemžas es jaká. Jaká. Kur tu nopirki? Kur ir? Viņš saka, tā tur tādas kolekcijas. Ok, tā es apstās. Tas saka, velc nost. Jā, tā kā, tā par tām iedvesmām. Protams, mainās. Stils mainās. Un iedvesmas avot mainās. Cilvēks arī mainās. Tas ir loģiski. Un kaut kādā ziņā nemainās un kaut kādā ziņā neizbēgami. Un tomēr mainās. Tu sacīji par to sāpi, kurus ārkārtīgi labi saprotu, par to, ka tev pilna garderoba. Es esmu lupatante. Es nekad dzīvē to neesmu noliegusi, jo man māmīte nāk no retail biznesa, un es uzaugu tur, es uzaugu veikalos. Es jau no 11 gadiem vienmēr biju viņai darba gaitās līdzi. Man tas tā interesēja, patika. Mēs braucām ceļojumos uz Londonu, vēl vis kaut kur, tur bija viss tas merchandisings, kā tiek veidots veikalos. Viss tas bija tik ļoti tajā visā iekšā, un man vajadzēja lupatiņa dienā būtu bijis Superman. Un man vēl aizvien, un es nenolieku, ko es varu padarīt? Nevajag tērēt naudiņas, nevajag piemēslot pasauli, vispār es to visu ļoti labi saprotu. Ja man ir iespēja kā citādāk pasaulē palīdzēt, es darīšu divtik, bet šito man neatņemiet. Es esmu lupatante, un viss man patīk. Un tajā pašā brīdī, lai cik pilna tā garderoba nebūtu, katru rītu nav ko vilkt. Jo tev visu laiku gribas to, kā tu sacīji, jauno, un tu esi izdomājis vienu to kombini, šī labi strādā, bet cik tu reizes? Visi jau redzēja. Tā ir tā saucamā kapsulas, vai ne? Nosties garderobu, tu bišķi tur paņem tur kaut ko un pamiksē. Jā, bet man katra tā lieta, liekas, garderobē tiek iecelta tāda, ne no kapsulas vairs. Tur jau nāk, šis ir tāds, šis ir stilīgi. Un tas stilīgais ir tas, kas aiziet tev tajā vienā reizē. Labi, divreiz tu viņas uzvilc mūsu gadījumā vispār. Tiklīdz tu esi kaut kur parādījies, vai nofotografēts, pēc tam viss runās. Zeltiņš gan ir sācis vazāties vienās biksēs, ja? Un arī tas jau nebūtu nekas slikts, lai jau runā. Protams. Tas būtu pat varbūt forši, labais piemērs. Jā. Bet es ļoti ar to klūpu. Redz, tev ir kaut kāda tāda, lupatu dinastija, kad tu kā pārmantojās, un visticamāk, varbūt netik tieši arī man tas ir bijis kaut kur visticamāk redzējis esmu kaut kur mammas darbā, un kā viņa pucējās, un kaut kas tāds, un iespējams tas, ka man šķiet, ka mamma man stāstīja, ka viņa šķita, ka būs meitiņa. Skaidrs, atrisinājām. Tāpēc kur ir tā atslēga, un tāpēc varbūt arī tas, ka es viens augu un teicu, nebija klātsošs, es arī augadams ar sievietēm, gan tas stils kaut kā man integrējās, gan arī es saprotu tik labi sievietes, un es gribētu nesaukt sev par tipisko alfa tēviņu, noteikti tāds neesmu. Līdz ar to tās divas lietas kaut kā no tā visi ir mantojušās. Es domājot par mūsu sarunu, tieši alfa tēviņš bija tas, kas bija manā prātā. Un tādā kontekstā, ka es arī tev viennozīmīgi nesaucu par tipisku alfa tēviņu, bet tajā pašā brīdī man šķiet, ka tevī ir kaut kāda tā daļa, tādas pašcieņas, kas neļaus tev, Ka man no tēviņa kaut kāda, teikt, ka procentuāli, tā alfa tēviņa. Jā, kaut kas tur ir tāds, kas piekrīt. Tur neļauj sev, tev ir tāda sava pašcieņa, jā. Un tu tu taisni tur to mugurkaulu. Tev ir svarīgi. Ir, protams. Un tas ir, man liekas, tāds mazliet tas alfa stāsts. Veselīgās dozās, man liekas, absolūti nepieciešama lieta vīrietī. Noteikti. Tātad, man izstāsti tagad, gribēju vēl mazliet par to garderobu pasacīt, par to, ka
ka tev patīk, tā kā, ka tu vari tā dažādi un visādi, un tam līdzīgi es šo ilgi uzskatīju par savu tādu netikumu starp citu. Līdz es beidzot sapratu, ka nē, tieši tā ir mana tā lieta. Varbūt tas, jo man likās, ka ir jānāk līdz kaut kādam vienam tam, mans stils ir šis klasiskais. Piemēram, vai mans stils ir šis tur, nezinu, es laižu visu laiku pasteļos, vai tāds, vai šāds, bet es nevaru izvēlēties, jo es gribu katru dienu citādāk, un sapratu, tas arī ir tas mans, ka es gribu katru dienu citādāk. Bet nav jau nekāda rakstītā likuma. Jā, bet es ilgi par to tā kā ar sevi cīnījos. Man likās, ka, izlem taču meiteni vienreiz. Kāds tu gribi būt? Jā, un saka jau, ka nevajag būt arī visām pudelēm pa korķi, kad visos virzienos it kā arī nedosies. Precīzi, bet tāpat laikā, labi, visos es nedošos. Tagad pa gotiskais man nav paķērs, piemēram. Vēl nav bijis šis periods. Un varētu arī nepalikt Jā, pankos arī nāc. Grunge, punk, metal vai got. Bet kaut kāds iezīmīts no tiem visiem var paķert kādreiz arī. Noteikti. Jā, bet nē, tagad zinu, ko es gribu vēl, tu man izstāst par jūsu to dendiju klanu. Jūs reizi gadā jūs tiekaties un dodaties atdot godu. Jā, runā par mūsu tradicionālo braucienu. Nē, es runāju par to, kur jūs dodaties pie pieminekļa. Wow, jā. Tas, tur jāsaka, ir iniciatoram un pionierim un atklājējiem Dāvis Saknē, arī viens no stilīgākajiem vīriešiem un džekiem. Principā visu, ko viņš savāc, tur ir, visa tā brigāde ir stilīgi. Man liekas, ka tur arī ir, nevis jūs visi esat stilīgi, bet tie ir visi stilīgi. Kas mums Latvijā ir? Labi, joki. Ambiciozi, bet man ārkārtīgi uzrunāja šī iniciatīva, tas jau, man liekas, kaut 5. gadu, varbūt sākumā es vienkārši aizgāju interesi pēc, jo es nekad nesaku, sākumā es tā padomāju, Dāvs man pazīstams, stilīgs un foršs džeks un sirsnīgs, un es domāju, labi, aiziesim, radoši arī atnāk, un mēs tur satiekamies, Daniels Mariešs, Space Falafel šefs, un pārējie džeki vēl bija, pirmajā gadā mēs bijām kā 4-5, mēs aizgājām, kāpēc vispār tas notiek, Kārlis Padeks, pirmais dendijs, viņam ir piemineklīts uz Mērķeļa ielas, un mēs tur tikāmies un nolikām ziedus, un pārunājāmies par stilu. Tas ir Padeks dzimšanas dienā? Jā. 8. Neatceros tagad no galvas, bet katrā ziņā nāk tuvāk Dāvs uzreiz dot ziņu, mēs tiekamies. Un pagājušajā gadā tas viss ir izplaties par tādu mini tādu kultūru, tādu mazu kultūras pasākumu. Un satikās tur jau ļoti daudz cilvēku, kur bija atnākuši, mēs uzēdām austers, mēs iedzērām burbulīti un socializējāmies, parunājām. Un labs laiks bija, mēs pie tā pieminekļa bija izlikt arī galdiņi, 2 tādi akordeonisti spēlēja. Tāda Rivieras franču tāda pilsētas sajūta un forši baigi, tiešām superīgi sajūta ir un Dāvim ir jau nākamie plāni. Mums bija arī tā kā afterīts, barā 13 Linsam Sono spēlēja un satikāmies, tādā neformālā gaisotnē nedaudz paprunāties par modi, stilu, kā var eskalēt šo te pasākumu. Dāvim visāds idejas ir, biedrības nams ir pretī, tur ir balkons, ja domājam, ka tur uz balkonu varētu kaut ko, tādu mazu stilīgu, gaumīgu komunu uztaisīt tieši Padegam par godu. Tas ir tā kā atdot godu viņam, bet arī nes to kultūru, tālāk, tā kā to dendiju. Viņš jau bija tas, vispār tas, tur es arī interesanti palasīju par viņu biogrāfiju, painteresējos uzreiz, lai vispār saprastu, ko... Jā, izstāsti kaut ko. Es tev nestāstīšu daudz, tur, neatceros no Wikipēdijā jālas ir, bet vismaz tajā mirklī, lai es aizēju, man atnāk žurnālists paprasīt kaut ko. Es tagad atnācu, tu paprasu. Man ļoti labi atmiņu uz sejām un vārdiem, bet lai atcerētos, kurā gadā. Ne par to, bet vispār kāda tā viņa stāsts ir. Viņš pirmkārt bija viens no tādiem redzamākajiem māksliniekiem, kurš ar savu stilu nekautrējās parādīties vidē, kas bija netipiski. Viņam bija liela platmale, viņam bija gari silueta mēteļi. Viņš bieži uzturējās... nezinu, vai teātra bārā, vai kaut kāds viens bulvārī, viņam bija tāds kafjužnīgs, kur viņš nāca, un viņš muštukā pīpēja savus cigaretes, un viņš nebija tikai pēc savas aiziešanas populārs saviem mākslas darbiem, bet arī ar to stilu, ar to stilu, ar to personību, kas, tad šis te piemineklis, arī, kur viņš stāv ar to šķīvo platmalīti, tad arī kalpo kā tāds mūsu
epicentrs, kur mēs tiekamies, un tad par godu viņam, par pirmajiem dendijiem par godu, dendī savācās, izveido tādu mazu furšetu, uztais tādu pompozu sanākšanu, lai atzīmētu gan noteikti stilu kā tādu, vizuālo identitāti cilvēkiem. Nu, tajā pagājušā gada sanākšanā, tur bija ārkārtīgi stilīgi cilvēki sanākuši un forši. Un tas man iedeva tādu arī ar tādu iedvesmu pašam skatīties cilvēkiem. Reku viņi ir. Starp mums ir tie cilvēki. Varbūt, ir tā kā sietā vai jāpameklē tie briljantiņi, bet, ja ir iemesls atnāk, un viņi atnāk, tad reku mēs sapulcējāmies. Vienmēr forši satikt līdzīgi domājoši. Tas ir iedvesmoši, lai cik šis vārds nebūtu jau nodrilēts, bet tas tā ir. Tu satiec, un tev ir tas dzinuls darīt līdzīgi, kā aizbraucot uz Londonu vai Parīzi, tikai cik ātri tā kā apdziest tas liesmiņi. Jā, tas entuziasms. Bet nē, man liekas, tie visi džeki, kas tur ir tādi interesēti, un pagaidām tas neizskatās, ka izčābēs ātri. Vai tam ir kaut kāda tālāka perspektīva, grūti spriest? Bet tas, ka mums ir iniciatīva, mums ir entuziasms, un citreiz tās lietas ir pietiekama, lai kaut ko forši izveidot. Un mēs neesam pēdējie džeki Rīgā, tā kā es domāju, ka man pašam liekas, ka tur kaut kāds smeķis un dzirks tajā visā ir, un tas būs, es domāju, tas būs arī ar turpinājumu. Lai top. Jā. Kāda domā? Man bija doma, pieminēju vienkārši no šī stāstu dāla sakna, man bija doma, es to vēl neesmu realizējis, uztaisīt Instagramā karuseli ar bildēm, kur es izsaku savas domas par stilīgākiem cilvēkiem Latvijā. Jā, man gribās to, es to vēl neesmu izdarījis, bet kaut kā, zin kā. Saņemies. Jāsaņemās un jāieliek, un Dāvis visos savos brīvajos brīžos, kas tev likām. Jā, sēd un ielikšu savus mīļākos stilīgos, pēc tam stilīgos mūziķus, pēc tam aktieris un tā tālāk. Bet es domāju, ka tu uzreiz jau laidi pa tiem nozarēm. Principā, es varu kaut kādu sprīdi atrast brīvu, lai padarbotos. Tur starp mūziķiem 20 nesakasīs. Vispār kā 20 jāsakas ir. Jā, var jau karusels nav obligāti tā kā līdz 20. Vairāk pa 20 nesanāks. Vairāk nē, bet mazāk var. Mazāk noteikti. Jā, var 2. Būs vairāk pa 10. Tik daudz es sakasīšu. Tātad, vēl par apģērbu runājot, es domāju, tev ir kādreiz... nezinu, savu darbu darot, pasākumu kādu vadot, vai, kādās droši vien retāk, vai kāds lūdzis vilkt kaut ko, kas tu tā kā saki, šis nav. Nebūs, un viss, es sev nevaru pārkāpt, nebūs, šo es nekad dzīvē savā mugurā nestūķēšu. Jā, tā ir bijis, bet tas nav saistībā ar to, ka man, pieņemsim, lūdzu uzvilkt sieviešu apakšbiks vai augstspēšu kurps. Ne tādā rakursā, bet tas jau būtu vulgāri. Tas būtu vulgāri, jā. Protams, ir kaut kāds, varbūt, tematika, un tad man lūdzu, kā uzvilkt. Bet, tas vairāk ir attiecināms par maniem pirmajiem gadiem Latvijas televīzijā, kur man bija raidījuma vadīšana un arī tiešraides. Un tad stilistis man atstājuši. Īstenībā tas saistīts vairāk ar basketbola studijām, tiešraidēm, kur bija tādi klasiskie uzvalki atstāti ancuki. Atnāc un es tajā laikā vēl, teiksim tā, man nebija tik smags vārds, lai es varētu būt kaprīs un teikt, es te nevilkšu. Bet es teicu, kā es domāju, un es teicu, ka es šo uzvalku nevilkšu. Man tas šķiet, kā tas angliski, boksī, tāds liels, kupls, smags. Tas bija tas laiks, ka tev bija peldriņķis. Nē. Nē, man tik vienreiz bija peldriņķis. Tas nebija tas laiks, tas bija pēc traumas. Tas jau bija atguvies un viss bija kārtībā. Bet tāpēc tu domā, tāpēc viņi man dod to lielo, ka es esmu bumbiņā. Nē, vienkārši kaut kā šķiet, tajā laikā bija sadarbība. To Dressman. Wow, jā. Viņi paņem no Dressman to uzvalku, kas ir tīrākā klasika, ar tādiem lieliem pleciem un tāds, kā oversized viens, bet tas nav oversized. Nē, tas nav. Vienkārši uzvalks. Jā, kurā es noslīgstu. Jā. Un kaklasaite, nezinu, tur dzeltena un es sapratu, ir štata darbinieki, kuri baigi neiebilst
par to, ko viņiem stilisti iedod. Tas ir ļoti liels konvejers. Rīts, vakars. Tur un tad es sapratu, ka es pats sākšu veidot savu garderobi, jo tā ir daļa no man ikdienas darba, kur man jābūt uzvalkos. Studijas, kāzas, dzimšanas dienas un tā tālāk. Un es sāku veidot savu garderobu, un es kaut kā kopš tā mirkļa gan sev, gan arī jau visai stilistu brigādiem kolektīvam liku saprast, Renāram nevajag meklēt maz uzvalku. Ja mēs ejam vadīt studiju, tad Raimondam Zepam un Mārtiņam Globim meklē uzvalkus, un viņiem tur es nāku ar savu. Man tikai paprast, kādā krāsā būs šodien. Es būs pastelīts, būs bešs, būs zils un tā tālāk. Es pats domāju, es zinu, kā man izskatās, kā man dara, štukoju. Jo tad var sanākt tā, ka tas ir meistarstīts arī pagājušajā Eiropas čempionātā studijās. Kā viņiem bija tas? Tas bija tas, kas tagad stāv manā prātā, ko es gribēju. Es domāju, tu pabeigsi teikumu, tad es tev teikšu, atceries? Šeit bija. Bet mums tagad jāizstāst, kas bija. Konteksts, es nezinu, kā tu to pamanīji. Tu pēc tam skaties tiešraidē, vai tu pamanīji, vai kāds tev atsūtīja? Es nezinu, droši vien, ka skatījos teļu kā. Konteksts. Es biju uzvalkā, kurš ir vienāds. Un blakus man sēdēja Raimonds, kuram bija burgundija krāsas bikses, un šī žakete bija iedota Mārtiņam. Es nezinu, kādā veidā. Un otrādāk. Vai arī varbūt tur tikai krāsas sakrit, bet Raimondam bija burgundijas bikses un tā tāda zilas žakete. Savukārt Mārtiņam bija burgundijas žakete un zilas bikses. Un arī tās kakla saites bija tā kā samainītas. Tam, kuram tā burgundijas žakete zila, tam, kuram zilā burgundijas. Lipsīt, un izties, ka viņi vienkārši kaut kā skrējuši viens pretī otram. Jā, un samiksējušies. Un tam aizgāja tas un tas. Un es arī kaut kā esmu tik iegrimis iekšā saturā un domāju par to, kāda būs tiešraide, ka es neapskatos. Nenospēlēju šo producentu funkciju un neapskatos, kā viņi izstās. Pēc tam skatos bildē, man čoms atsūt Klausis Renčik, tad nav kaut kas noticis. Džeks sajaukuši pakaramos. Un tas bija diezgan. Uz tā brīža es sapratu, ka ir jāuzmet acis, jātur rūpi un jāapskatās, piemēram, arī. Es vadu kurpēs kā vadītājs. Viņiem botas abiem. Tad vai mēs konsekventi ieturam, tad mums visiem botas ir, vai tomēr mums visiem kurpes ir. Jo kaut kā, tas, kā izskatās vizuāli, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Katrs sīkumiņš veido to kopīgo bildi, jo es ticu, ka tajā mirklī, kad, piemēram, es nezinu, skatās tur vidējais sporta kaut kāds tur fans šo konkrēto spēli, viņš nebūtu nedomā par to, ka Raimondam ir botas un tev ir kurpes, bet viņš vienkārši tā kā redz bildi, un viņam varbūt ir kaut kur tur piektajā, kaut kādā maļā, kaut kāda disonance. Varbūt viņš nevar tur tā kā Es ticu, ka pat tam, kuram absolūti tas neinteresē, tik un tā tas viss vizuālais studijas iekārtojums, viss krēsliņš, šāds vēl kaut kas, viss tas veido to kopīgo bildi. Tāds ir. Sīkumiem ir milzīga nozīme. Protams, un ja gadījumā tas vīrietis vairāk seko tieši informācijai un punktiem un terminiem, tad līdzās ir dāma, kura šiverējot pa virtuvi, uzmet aci. Viņa varbūt nepieši, viņa nesaprot to leksiku, terminoloģiju, bet viņai svarīgi varbūt uzmest aci un pastīties, kā tur izskatās tā studija. Un tā, puikas ir iebežušies. Tāpēc, tas tieši tā, kā tu arī paprasīja par tā, vai man kāds kaut ko teica, līdz uzvilkt, es pats domāju, kā tas izskatīšos pasākumos. Es vienmēr prasu jaunajiem pāriem, kāda būs krāsu gama, kāda caurvīsies pasākumam. Vai tas ir korporatīvais pasākums un varbūt tur ir tematika. Man ir zelta žakete, man ir melna samta žakete, man ir tāds uzvalks, es varu iet. Ja gadījumā tas ir mega kaut kas specifisks, kā pieņemsim tas Čārlis no šokolādes fabrikas, kur man ir cilindrs, tur man jābūt tam. Protams, mēs izmantojam tērpu nomas, mēs meklējam kaut kur šo te specifisko, neordināro apģērba elementu un gabalu, kas nav manā skapī. Vai spīdīgs kaut kāds, bet citādāk es pats zinu, kā es šeit izskatīšos, ko es ģērbšu, lai es būtu korekti izskatītos šajā vai tiešraidē vai pasākumā, pēc tam atskatos un tā tālāk, lai viss būtu. Līdz ar to, tas man nozīmīgi ir. Es pieļauju, ka tu man neuzprasīsi, es nezinu, vai tu atceries, bet nedaudz arī ir jāpaceļ tā aste, teiksim tā, manos plauktos. Aiziet! Manos plauktos dirn. Man šķiet, ka divas stila modes balvas. Jo bija kādreiz tāds pasākums. Jā.
Es esmu vadījusi sarkanā paklāja tiešraidi no tā. Tā bija manā dzīvē pirmā tiešraide. Tu vadīji to pasākumu? Nē, tiešraidi televīzijas no sarkanā paklāja 5 minūtes pirms sākās tā kā ceremonija Sagaidot. ir sarkanais paklājs. Tā balva notika operā toreiz, mazajā zālē tajā, un ierašanās, un, šis tu man atvēri lādīt. Ir, jā? Jā, tāpēc, ka tas bija pirms 15, 16 gadiem. Pirmoreiz dzīvē Guntars Gulbiņš man palaiž tiešraidē. Es to uzzinu no Nika Volmāra tajā dienā, kas ir tajā brīdī LNT radošais direktors, no rīta vai vakarpusē, iepriekšējā vakarā vai no rīta tajā dienā neatceros, bet, burtiski tur paliek dažas stundas. Klausies, tev, rīt tur tā un šitā 5 minūtes, jo viņiem, arī man tagad ar šā brīža acīm atskatoties, man arī tas liekas, sīkums. 5-10 minūtes sarkanais paklājs, tev jānoķer kādu uz interviju, jāpasaka, reku viesi ir ieradušies. Protams, kā 2 pirkstus, vai ne? Šodien pulpumiz. Tajā dienā, jā, kad tev ir 20 plus gadiņi, un tev pasaka, šis būs tiešraidē, un tā ir tava pirmā tiešraide vispār mūžā. Un es atceros, ka man tur nes arī kaut kādu tur to tērpu, un tā tur man līdz tērpam aizdomāties to dienu bija, kā līdz Ķīnai kājņām, ja? Es visus, ko es koncentrējos, protams, kas tagad vispār notiks, crazy bija. Bet jā, tad es biju tur. Zini, kas jāpaslavē arī tavu producenti, ka viņam, un tas pats arī man ir bijis, ka tev neprasīja, vai tu gribi. Nē, man neviens neko neprasīja, man pateikt. Tas ir labi. Neskatoties to, ka tev iemet ūdenī un tev jāpeld bija, tas ir labi, ka tev neprasīja, jo tas veidoja tomēr to pieredzi. Tev paprasītu, tu noteikti teiktu, priekšā 5 minūtes par modu stilu, es nezinu, varbūt pēc 2 gadi. Tev jāvada un visu, un tad tu mācies arī tur izpeldēji jau. Tieši, bet protams, un tās ir superīgas pieredzes. Man tas ir bijis ar VF tiešraidēm arī, kur vienkārši tā pasaka procents, Renāri, tu vadīsi tiešraidēs, tu man neprasīji, tu vadīsi. Un visu, un tas ir viens no labākajiem laikiem un skolām un mācībām kā tādām, kas vispār ir bijis tiešraidēs. Tas ir pilnīgi cits nērs, cits plaukts. Es gribētu dzīvot tiešraidē, jo tev ir viens mēģinājums. Darbu, piemēram, es dzīvoju tiešraidē, es par to esmu ļoti priecīgi, pateicīgi. Es esmu super nokoncentrējusies, tā kad nazīts, es esmu uz to mirkli. Man viss labākais, ko es varu dot, ir tajā brīdī. Es izdaru savu darbu tik, labi, kādreiz ne uz 100, vienalga, uz ūsiņu, cik es vien spēju. Ar savu sirdsapziņu, cik tu spēji? Jā, un savām prasmēm. Tagad tev ir tur jādara netiešraidē, un tev ir iespēja darīt vēl un izdarīt labāk, un vēl kaut ko, mans Dievs, sākās pilnīgs, kaut kāds pilnīgs ārprāts. Jo vairāk to paklopi citreiz. Katram noteikti ir, katrai lietiņai savas priekšrocības un plus un mīnus, bet tiešraidē ir kaut kāds šarms, un skatoties tev no rīta, arī redzu, ka cik labi tu dzīvo un peldi tajā tiešraidē, un kas, man liekas, ir forši, ka visu tā komanda, ka jūs spējat pasmieties par to, jūs saprotat, tiešraidē tas, kas notiek. Tas notiek, tā kā Vegasā. Jā. Tas, kas notika, tas notika tur, un viss, un tur ir tāda burvība tajā. Un tur tev var visu laiku ir jāizpeld. Jo Jo kolēģi jauki. Citreiz gadās tā George Clooney. Piemēram, gadās dažreiz citādāk nekā plānots. Kāds neplānots, bet pasties, tas Labi, saka, papakaļ pie modes. Nē, bet zin kā, mēs droši vien varētu vēl daudz un dikti un tiešām aizpeldēt visādos vēl ūdeņos. Nezinu, ļoti klišejiski noslēdzam uz tavs vēlējums mums visiem, tai pašā stila un modas kontekstā. Ko tu, nezinu, man citiem sabiedrībai novēlētu? Laikam neuztvert drēbes kā tāds lupatas. Laikam, tikai lai silti. Jā, tikai lai silti, tā kā vai lai piesaktos. Uzlikt cepuri, lai vienkārši galva būtu siltumā un tā tālāk, lai cilvēki aizdomājās, nav obligāti tagad katru mēnesi jātērē ļoti liels kapitāls, lai apģērbtu sevi tā vai šitādi, un to varbūt, lai dara cilvēki, kur nezinu, varbūt, kuriem ir profesionāli arots atrasties uz skatuves un jābūt pasākumos un tā tālāk. Bet aizdomāties vairāk ir sevišķi vīriešus, jo sievietēm, mums jau, kā tu teici, 5 minūšu
dienas slava uzvelc vienu kleitu sievieti un tev pamana un viss par to runā. Bet džekiem ikdienā, lai es redzu, ne tikai veikalos arī viss pelēks, mums nesūtās kolekcijas, kāpēc es pieeju kāpēc jums viss pelēks? Ir kāds pieprasījums, tāds piedāvājums? Neviens jau negrib paeksperimentēt un padomāt. Bet es pat nedomāju tādās kategorijās. Es vairāk domāju par vienkārši piedomāt. Piedomāt, vīrietim jābūt ir ar stāju elegantam, vīrišķīgam, koptam, lai izskatās reprezentabli. Sāksim ar to, lai tīras drēbes. To es laikam ieliku pie tā kā pašsaprotamā fundamenta. Renāri, tīras drēbes. ļoti optimistiski. Jā, tāds it kā, protams, sākt no tādām fundamentāli eksistenciālām parastām lietām, un tad jau, kad tu esi sasniedz to pirmo kursiņu izgājis, tad pārējiem otrajā kursā sāc jau tagad variet. Tad uzvilkšu jau kaut ko bišķiņ citādāku. Kaut ko tad nevis tikai hūdīs, kaut kāds kārdigans, varbūt kaut kā tā. Nevienmēr jābūt 30 cepurēm, 40 bomberjakām mājās un 60 pār apaviem, kā man. Nevienmēr tā jābūt ir. Bet es zinu šajos brīžos, bet ja viss triķi plīst, vismaz varēs nopārdot. Brīžiem tas un notiek. Un kā 2 mēneši nodzīvos, cepuru kuldzams. Vispār. Ceļojums sanāk. Nāģeni būs pilna ar valūtu. Ar peso un ledīs ceļojumu. Es esmu vienkārši traki. Es pieeju citreiz nespēju. Tu jau nespēji to kombinēt un aptvert, saprot? Es zinu. Jo ir arī tādi, un tāds viens no labākajiem radošajiem draugiem, viņš bieži vien mēs netiekamies, viņš strādā citur. Bieži vien es viņu redzēju vienās pašās drēbēs foršās. Bet ja viņu redz katru dienu citi cilvēki. Tu atrod to vienu komplektu, kurā tu jūties labi, un tu satiksi citus cilvēkus, tu viņš jau to pirmoreiz ieraudzīs. Ja. Bet tas komplekts tik labs ir. Tāpēc es ik pa laikam uzaugu tā basketbola kombina iet cauri. Ja tā kombina iet cauri, tad velc. Strādā. Ja strādā, tad velc to pašu. Respektīvi, tā rezumējot, lieku aizdomāties par šīm lietām, lai arī sievietēm prieks ir. Pašiem prieks ir atrasties sabiedrībā, un arī sievietēm prieks līdz ar to, lai tā sabiedrība veidojās tāda, kvalitatīvāk. Varbūt var eksperimentu kārtā veikt, pamēģiniet. Zini, kā daži saka, ir tās dažādās pieejas, kā, pamēģiniet, mazums kaut kas dzīvē uzlabojas. Tā jau ar visām lietām īstenībā. Es arī pamēģinu, kas man varbūt no komforta zona. Jāpamēģina sataisīt tā lieta, ko es tur nemāku saskrot. Pamēģināšu. Ja? Cits džeks varbūt ļoti labi to pieprot, bet viņš, kā tu saki, uzvalk pieķēzīts trenuzens, uzvalk kaut kādu bet viņš arī tiek labi skrūvē. Jā. Labi. Tāpēc es ietiem palīdzēt ar stilu, un viņš man aizpalīgā iemācīties to. Tā veidojās tā. Samainīsim. Jā, es gribēju tev sacīt, ka līdzīgi, man liekas, kā mēs domājam par ēdienu, lai mēs nevis parītu ātri, ko mums māca skolā izdarīt, jo tas garais starpbrīdis nav tik garš, lai normāls cilvēks pārēst parasti. Ja? Mēs parījam, un tad mēs pieauguši esam mācāmies vispār saskatīt, kas mums ir šķīvī, izgaršot, būt šeit un tagad ēst, nevis kaut ko tur apkārt riņķi, bet ēst. Tieši tāpat varbūt var pieiet te garderobē, tajā no rīta, ka tu pieeji, varbūt izberzē tās actiņas 2 reizes, un nevis paņem to, kas izkrīt tev pretim, bet tā kā paņem un vienkārši pajūti. Tā kā pajūti. Jā, pieslēdzies tam procesam. Vēl piebildīšu, ka vēl var pieiet tam preventīvāk, ka iepriekšējā vakarā. Tad vispār izcili. Tas, kā mammas māca pirms skolas. Es jau ieskicēju sev, vai arī jau izgludinu, lai es negribu no rīta. Vienkārši džeki padomā par to, ko varētu uzvilkt nākamajā dienā. Ja vien, protams, ka tu neesi 9-5 ofisnieks, bet arī tad tu vari padomāt, ko pavariet, jo tagad tā tik ļoti mainās arī office stils. Protams. Var aiziet jau tāds daudz stilīgāks un citādāks. Jānostājies pie bēšas sienas un jāsaplūst tā, lai tev nepamana. Var jau kaut ko atļauties. Jā, un neiztīties pēc klērka, kas vienkārši tā saplūst ar visu Japānas office kolektīvu. Tā aizdomāties. Jā, tas mans novēlējums. Forši. Aizdomājāmies, padomājām, mēs forši padomājām, jā. Mums pasākums šovakar, mēs nevaram tik ilgi tagad sēdēt. Ļurkstēt un pļāpāt mēs te nevaram, mums ir Svalbārs komandas tikšanās. Mums ir balīt, būsim godīgi, vienkārši mums jādodās. Jā? Mēs parunāsim par nākamo komandu, kur dodās pret izaicinājumiem. Cits starpā. Parunāsim. Kad tev varētu runāt. Kāds tev sajūst?
Tad vīrs gaidīja, tagad tu gaidīsi, jums tāds vice versa. Tagad dullāk, man liekas. Lai nav tā, ka šī ir mūsu noslēdzošā saruna. Es tev piekukuļoju. Nē, es gribu no tevis atvadīties, protams, ar dāvanām. Paldies par tavu laiku. Es ļoti novērtēju tavus padomus un pārdomus un visu citu. Paldies, ka uzaicināji. No Denim Dream un draugiem Avene. Oi, cik kolosāli, paldies tev. Un īstenībā paldies par šo sarunu, jo man pārsvarā uzdod viens no tos pašus jautājumus. Tad šeit augšā vai apakšā. Jā, es jau zinu, ka es saku vienmēr, kur ir labāk. Un tad šeit savukārt mēs to paņēmām to virzienu vektoru tādu citādāku, bet tajā pašā laikā tādu, kas man ļoti pašam interesē, kur es varu izteikties un tam parunāt par to, jau bija kaut kas tāds svaigs un nebijis. Es priecīgs. Paldies.